īspalvaino trušu taksi. Nu, jāsaka, ka takši atšķiras pēc auguma, un tātad arī pēc vilnas. Ir tā pirmo jūs redzat aspalvaino taksi, otrais ir gludspalvainais, trešais ir garspalvainais. Standarts visiem ir viens, atšķirīgs tikai ir apspalvojums. Un arī tātad lielums, bet taksim pretēji kā citām šķirnēm, apkārtmērs tiek mērīts krūšu apkārtmērs, un atkarībā no tā, cik tad krūtis ir lielas, takši iedalās standarta miniatūrajos vai trušu takšos. Un šeit principā parasti saimnieki grib taksi ar pēc iespējas mazāk krūšu apjomu. Nu, nevienmēr tas atbilst patiesībai. Nu, takšiem, kā es jau jums iepriekš teicu, takši pie mums tiek apmācīti. Viņiem arī ir vasarā, viņiem ir liela specializētā izstāde. Ja nemaldos, tāda būs nākošajā nedēļā ar nakts pārbaudēm. Naktī taksim būs jāiet pa pēdām, jālien alā, jāmēģina izdabūt kāds dzīvnieks no turienes laukā. Tā kā mūsu takšu klubs ļoti lielu vērību pievērš ne tikai eksterieram, bet arī darba īpašībām. Un tātad šodien 5. vietā mums būs aspalvainais standarta takstis. Tas ir starptautiskais čempions, Ungārijas čempions, Latvijas Lietuvas veterāņu čempions, uzvarētājs, Somijas Latvijas uzvarētājs, īpašnieks Vorinen Vortāno no Somijas. 3. vietā ir garspalvainais taksis, galvenais miniatūrais taksis. Un tas ir Latvijas Lietuvas jaunais čempions, uzvarētājs Lestis Trulī Medlī Dīplī, īpašnieks Vori Utamo no Somijas. 3. vietā ir, kā es teicu, takšu izmērs ir atšķirt ļoti grūti. Es domāju, ka tas ir īspalvainais trušu taksis, neredzu numuru. Jā, tas ir īspalvainais trušu taksis, tas ir Krievijas, Belkrievijas Lietuvas čempions Līseva Nosaja Ģinstumeita Koļi, īpašnieks Bubovičs no Krievijas. Un tātad 2. vietā ir īspalvainais miniatūrais taksis ar katalogu numuru 308.